Pētījums mežā. Mani sauc Alda. Mani sauc Tīna. Mani sauc Anna. Esmu Alda. Un es esmu Mikela. Problēma situācija. Zemgalē A3 un B4 meži ir 200 metru attālumā viens no otra, kur abos atrodas vienāda vecuma mežaudze. Pēc dotās informācijas viena mežaudze ir vairāk kopta nekā otra. Lai noskaidrotu, kā meža retināšana ietekmēja koksnes krājas, mēs pieņemt lēmumu par tālāko mežaudžu kopšanu. Mežsaimniekam jāveic mežaudžu izpēte. Mežaudžu apraksts. Mežs bija Olainē, Olainas pagastā. Šīs ir koordinātas mūsu A Zemgalē 3. numuram, un šīs koordinātas B Zemgalē 4. numuram. Audze Zemgalē A bija 1,45, tas ir no LV Geo, es to dabūju, un Zemgalē B ir 7. Abās zemgalēs bija priedes, eglis un bērzi, kur abās zemgalēs dominēja vairāk priedes. Zemgala A nav kopta un zemgala B ir kopta, viņa bija kopta 2018. gadā. Un no dēļtajām audzēm var secināt, ka tad, kad meži nav kopti, tur viss aug. Un tad ir gaisma, un gaisma tur grūtāk ir tikti saules gaismai, un mazākie koki viņiem ir grūtāk tur izaugt, tad ir mazāk auga. Bet tad, kad tur ir plašāks, un tur ir vieglāk gaismai iekļūt iekšā, tur ir viņi labāk aug un labāk fotosintezē. Zemgalē A bija visdažādākie augi, piemēram, papardis, āboliņi, sūnas un sēnes. Piemēram, šeit ir klupsūna, tās ir visādas dažādas sūnas, divi veidi, tie ir āboliņi, tās ir, protams, sēnes, bet viņas nav tik daudz, un papardis. Bet Zemgalē B bija tieši mazāk. Tas parauglaukums, ko mēs apskatījām, bija tikai zāle un skujas. Un koksnes raža mežaudzē 1 hektārā Zemgalē A bija 133,5, un Zemgalē B bija vairāk 195,5. Tātad, pētījuma dati un metodas. Kā mēs ieguvām datus? Mēs viņus ieguvām pašā mežā, LVM, Geo un visu vienkārši izmērot. Tātad, mežā mērītie koki ir bērzi, egles, priedes. Lai izmērītu koku augstumu un koku platumu, tātad augstumu mēs vienkārši paņēmām koku, apstājāmies tā, lai pati sakne ir pie koka gala, koka beigas ir pie beigām un pielikām pie paša koka roku. Izmērījām, cik garš ir šis viss augstums, un reizinājām ar 10. Un tā mēs ieguvām rezultātus. Lai apkārtmēru mēs aprēķinātu, saņemtu, mēs vienkārši apkārt izmērījām koka apkārtmēru. Tātad aprēķinus mēs veicām nākošajās bioloģijas stundās, un mēs to veicām Excelī, jo tas bija prasīts. Un šeit var redzēt visas Exceļa formulas, kuras mēs izmantojām, lai visu aprēķinātu. Kā meža veselība ietekmē bioloģisko daudzveidību Latvijas mežos? Meža veselība ļoti ietekmē tā ciršana, un tāpēc vajadzētu samērīgi un atbilstoši tās cirst, lai negatīvi neietekmē faunu un floru. Un atbilstoši atmošanās darbi, iestādot jaunos kokus atpakaļ. Uzraugot tā pašreizējo stāvokli un kādas attīstas arī ir ļoti liela problēma, kad cilvēki piesārņo mežus vai arī bijuši negadījumi, kad sadedzina tos. Tāpēc vajag uzraudzīt un sakopt un atjaunot. Šāds pētījums ir svarīgs, jo pats par sevi tas ir ļoti svarīgs sabiedrībai, jo koki ir viens no koks ir mūsu skābekļa avots, tāpēc mums vajag tos attīstīt un kopt mūsu mežus. Un tie ir secinājumi, ka Zemgalē A mēs ieguvām šito skaitļu krāju, Zemgalē B mēs ieguvām šitik, un temperatūra ir 6 līdz 8 grādiem, un mitrums pārsniedz pāri 90. Un tātad mēs arī varam secināt, ka šajā pētījumā bija arī daži trūkumi, kā piemēram mums nebija doti tieši temperatūras mērītāji un tieši mitruma mērītāji, no kā mēs ieguvām informāciju, bet tā varbūt nav tik precīza.
un saules gaismu un par veģetāciju, ka tie ir galvenie augi, kurus mēs izpētījām. Tātad šeit ir visi mūsu secinājumi, bet kopsavilkums no šī visa ir tas, ka mēs visus gribam pateikt, ka mēs sastrādājāmies diezgan labi un ka mēs bijām ļoti draudzīgas. Tāpēc šī grupa un sadarbība izdosies. Paldies par uzmanību!